Imants Kolomenskis, viens no rudītākajiem veķiem, šodien, kas kā iesildīšanās braucienu šiem žiguļiem. Tātad es saprotu, ka viņi kā vietas, savu zirgu vietas ir sadalījuši pašlaik, bet tas nenozīmē, ka nākošos braucienos viņi padrosies. Tātad viņiem diezgan visi 4 viņi ir 4 muskatieri, un viņiem jānovērst šiem 4 apli. Tagad nākošajā startā tiek aicināti 1600 braucēji. Trasē tiek aicināti uz starta zonā 1600 braucēji. Pirmajā raundā viņi nestartēs, viņi startēs otrajā raundā. Tad mēs teiksim, ja otro kvalifikācijas brauciens, tad Latvijas 96 būs pirmais kvalifikācijas brauciens. Tāda ir informācija. Ja tagad salās 97, mēs pēc tam izlāksim. Tagad galvenais, bet iespējas tiek kārtībā. Un tā redzam, 1600 braucēji tiek aicināti uz tāds, un mēs redzam, kas tad notiek trasē ar ko? Ar žiguļiem? Nu, kas ir ko? Vilks vai nevilks tas vilks šodien? Alks. Tas ir visu ziemu vilka. Un tā vilka arī pavasarī. Nu, redzam, kā 15. snowboards gribās iesāt, neticat. Vilki dodās pa priekšu. 15. snowboards valsts vilks no valsts tik ir labībā. Iedomās, ka vilks šeit pēdējais pagrieziens, Lamenskis ir nolūks, kur ir mēdus palikuši tikai 3 mustaņi, 3 jājēji, kur brauc ar saviem žiguļiem, ar saviem vaziem, tehniski kibele. Man tas veids, es domāju, pēdējais aplis arī šiem braucējiem, mēs tad viņiem arī teiksim paldies, jo 1600 braucējiem jau jābūt uz strīpas. Tātad formuli, ko mēs šodien no rīta pieņemām sapulce, tātad pirmie tādas spēļu 600 pēc tam vadiņiem, vai 1600 mēs tur gaidām, nekavēties, un mēs varam apsveikt ar uzvaru pirmajā kvalifikācijas braucienā. Braucēja 17. starta numuru Jāni Lepsi. Jā, nu, kas ir vilks? Jā, valsts vilks labāks arī ieņem otro vietu, un trešajā braucienā ir braucies ar 15. numuru. Tas ir viens no Rīgas. Šādi,